Sveiki visiem! Klāt ziema, ūdeņi ir ciet. Nu tad ko? Jāsāk skatīties, mēģināt, kur mēs varētu, tā teikt, tikt uz ledus. Vakar es te izbraukāju Jelgavu, Lielupi tā kā vēl ir nav aizsalusi. Ļoti plāns tur ledus. Un redzēju tikai vienu vietu, kur varētu būt kāds, kur bija makšķernieki, teiksim tā kā 3-4 vīri makšķerē. Un tad šorīt nolēmu, kad atbraukšu te pamēģināt tos sezonas pirmās zivteles. Nu, nezinu. Skatīsimies, tā bailīgi jau ir, jo ledus nav stabils, vakar bija atkusnis. Nu tad tā visiem jāskatās. Obligāti jābūt šitādam instrumentam, jo tas gan pasargās jūs, gan arī visādi citādi. Tā kā to pliko urbi nepietiks. Un tad ko? Mēģināsim, kā mums te sanāks. Mēģināsim izsteigāt to cirkni, tā teikt, skatīties, cik biezs ir ledus. Nezinu, cirvi cauri izsist nevar šai daļā, kā ledus ir tāds pabiezs. Tās pēdas ir. Nu, te gar niedrām ir diezgan paciets tas ledus, nezinu. Te tāda bišķiņ tā Vircavas upīte sanāk iekšā, tur tālāk aiz tās mājas, tur projām tur būs Lielupe jau. Te Vircava un te tāds mazs līcīts. Un tad ko? Jāiet tad ir pēc ragutiņām. Izskatās, ka te, ledus ir diezgan. Un pamēģināt tālāk. Nu jā, šito būmi nevar izsist cauri ar pirmo sitienu kārtīgu, tad ledus ir diezgan saprātīgs. Bet cik man tā nevajag aizmirst, kad vajag pārbaudīt katru soli, pēc soli uzsist ar cirkni, lai redzētu, cik biezs ledus jums ir priekšpusē. Jo gadās tā, ka it kā ledus visur ir biezs, bet, īstenībā viņš tāds nav. Nu, labi, iesim krāmēsim ragavus un kāpsim uz ledus. Jā, un vēl kas ir. Neaizmirstam par šitiem instrumentiņiem. Liekas tādu nevajadzīgu paprikuška, bet, mazums, kas es jau tur pie krasta bišķiņ ielūs gandrīz zābaku. Piesmēla. Par krastu tā maliņa tāda bišķi pacēlusies. Nu, tā ko? Mēģināsim te vakardienas caurumos kaut kur iurpties. Pēc slāņa viņš nav kaut kā baigi biezais. Tos vakardienas caurumiņus urbināsim, ko te zvejnieki ir urbuši. Teikšu, kā ir. Tā bišķi šaubīgi izskatās. Bet, labi. Kaut ko varēs izdomāt. Kas mums darās? Uz 3 caurumiņas pagaidām. Motili es vakar neatradu. Nāksies izmantot mākslīgu. Nopirktu tādu es nekad neesmu, protams, ašukas ķēris. Bet, pamēģināsim ar tām mākslīgajām arī, tā teikt, ēsmām. Un tad tā, sāksim kaut ko raustīt, varbūt kādu ašuku noķers. Ko? Pirmais ašuks šī sezonā, nu tad ko? Mērķis ir noķerts. Tālāk mēs liksim ūdu
Šitais ašuks ir smukiņš. Priekš ūdens būs pašā laikā. Un mēģināsim noķert tādu līdeciņu. Mērķis zivs man šodien ir līdeka tomēr. Tā viņš būtu. Un tā, tūlīt uzstādīšu ūdu. Kaut kur pie krūmiem tuvāk bišķi varbūt. Un skatīsimies. Ko, mēģināsim vēl ašuks noķert tad. Tu kaķīts jau atnāc. Zirnis te nav liels. Ja neesmu baigais spečuks šitajās visās. Mākslīgo esmu es pirmo reizi uz ledus izmantoju. Bet ašuks uzreiz, var teikt, tas ir pirmais caurums, kurā es iemetu vispār. Makšķerīt, kaut arī tāds ciets gals viņai, bet ļoti labi jūtu to copīti. Nesanāk uz video. Dabūt. Tas jūtā. Man kaķis jau zivs neēd, tāpēc. Aiziesim citā caurumiņā, pamēģināsim. Blakus netālu. Tur varbūt nav tik. Ledus diezgan pabiezs ir. Es tu paskatījos 10 centimetri. Nu, ar to, ka vakar bija atkusnis, tā virskārtiņa arī sasala. -3 tagad. Pagaidām nav. Un kas? Meklēsim citus caurumus. Ūde tepatās blakus stāv. Tā kā nu sārpušu vēl bišķi caurumiņus un tad ieslēgšos. Un to vienu ašuku noķēru, kurš man arī tur niedrās iepinās, es viņu norāvu. Nu viss, nu nekas, iesim tad uz marmišku ķersim. Matils nav, ir tikai mākslīgo es vakar dabūju. Arī es neesmu mēģinājis uz tādu ķert. Un pamēģināsim uz marmišku, te vēl kaut kāds 5 caurums izmētās šito. Un tad jau redzēs. Te līdzītī tas ledus diezgan pabiezs. Nav tā kā baigi tur plāns un ne krakšs, nekas. Nu. Viens ašuks bija. Un tas arī viss. Kaķītim apnika gaidīt, tas aizgāja prom. Viņš pie otras zvejnieka tur sēž.
Tas uzmar mišku droši vien ķert. Tas ir izpilnīgs, kā es te viņus ķeru, bet nu... Patstāvīgi jāslēdz kamera. Te jau tas dziļumiņš tāds maziņš. Nu žēl, ka nav dzīvā tagad. Un te arī Jelgavā nekur nevar nopirkt, un te tuvākā apkārtnē arī nekur nepārdod dzīvos. Visi dzīvos, kurus var nopirkt, tas viss ir kaut kur Latgales pusē, es nezinu. Kaut kā baigi jocīgi. O, kas pa ašuku, jokari, labai. Tas ir smuks aserīts, paskaties. Nu. Un tāds paliels, smuks, jā. Šitas jau uz vūdu vairs nedara. Kaķīts atnāk no pēdā. Tas jau tāds smukiņš aserīts ir. Vēl viens trofijs. Tādu jau es nezinu, var pat cept, tikai tā tīrīšana viņam. Vēl viens ašukiņš, o, šitas jau man derēt ūdiņai. Otrs ašukiņš. Tā kā, nu, tā kā ir. Ko, bet vēl tādu maziņu, kaut kādu dabūšu. Tā jau viņi te ir, kur tev to izķēru. Tā kā, nu. Ir ašukiņi. O, šitas vēl labāks. Paska, kā nāk no vienas bedres, nāk viens pēc otra. Nu, jau karnu. Jāiziet ūda jāuzliek. Tev tur atrod tādu dziļāku vietiņu. Bet, nu, sazarts jau neliek mieru. Es arī grābu tā kā traki šito māneku, paskaties. Žēl, ka man kaķis neēd zivis. Un cik mēs te 3 minūtēs 3 aserīšus izķēram, nu? No viena cauruma. Tātad te tas bariņš ir. Pakal bija uzsitiens.
Pabaidu čūdu. Pagaidām. Vēl viens ašuks no tās pašas bedrītes. Es nezinu, nu. Te viņi man tusē. Un kā saka, ja jau es te varu noķert ašuks, tad jau es laikam pareizi visu daru. Te nebūs vairāk. Te ir asaru bars kaut kāds. It kā bija kaut kas pieskārās. Vēl viens ašukiņš. Paskatīs, kā nāk viens pēc otru. Kaķīts tikai aizgāja. Viņš tagad te varētu pamielot aci. Nekas. Tāds asaru bariņš es uzrāvies esmu laikam. Vēl tur vienu asarīti aiznes tā kā peļķītai noliku, lai mazums tur kādu līdu pieķers. Ja man būtu rezervē kaut kāds ašuks. Tāda asaru bedrīti. Sanāk ir. Cik motils nebija, tā es arī paņēmu šito makšķerīti, nopirku vismaz, nu. Jo to mākslīgo jau man kaut kā baigi šaubas māca, ka tur var kaut ko viņu vispār noķert. Nu, šitais ir. Es jau gribēju slēgties nost, bet ir atkal viens ašuks, nu. Es nezinu. Tā jau te varēs spanni noķert. Ha. Oi, vēl viens ašukiņš. Tā kā nu tā. Oi, kā tas ir iegrābis. Nu, šitas jāliek vaļā pavisam maziņš, šita tāds. Viņš ir tālāk. Tāds. Vai padzīvā. O, ašuki nāk reku ārā. O, šitas ir labas. Reku paskatās, tāds smukuls. Tā man jau būs tagad tas asaru bars. Tā jau man ašuki pienākuši.
ko, mēģināsim mākslīgu. Skatīsimies, kas mums sanāks. Neiemetīm nekas. Nu, skatīsimies. Tajā makšķernieki sanākuši. Vesels bars. Arī to pirmo ledu mēģināt. Tā kā nu tā. Bija sapīts uz mākslīgo. Kaut kas raust. Vai to mākslīgo gumiju. Pirmā ir atcerīts. Uz mākslīgo. Paskaties. Kaut vai pašā caurumā. Mākslīgu es vēl, protams, nav šķēris, tāpēc, tas priekš manīm ir kaut kāds jauns. Ka uz mākslīgu arī var kaut kādu zivi noķert. Bet tas tād ļoti, ļoti uzmanīgi spēlīt, es nezinu. Tur jau ir vislabākā vieta, bet man tur šķieta bailes. Tā kā sviestam kā otrā, brot. Ja nesanās šie vilnas varianti. Noslīgt jau nenoslīgt, bet ielūst varni. Kāpēc tur ir dziļāk? Tur pa vidu dziļāk, kad pusotru metru tur. Tur asari, bet pagājušajā man tur vien kā dūļi. Uz liktu bija. Kas pēc kā gāja ielūst? Uz tipēja. Es arī ielūdzu, izraugu, es tādu nomierināju, uzrīdu pārāk. Es tikloju. Mēs gājām makšķerēt, kā papēc neogrozi makšķeri un kāstuļai, un arī ielūdzu tikloju, bet tāpēc. Ko tur vīz? Tad ielūdzu, Nē, te neigām. Ej, va te, kur es gāju, va te, pa šitos spraudzinieku. Nenāk, tu tur, jā. Pa šitos spraudzinieku. Nenāk, tu tur. Es neju, tev vispār klāt, tas tu man atklāt. Šeit tā kā sviestam cauri. Pagaidām tāds opīt apstājās bišķi. Nezinu. Galīgi kaut kā nekas vispār. Tas, ka nevienam nav. Man jau dzīvās ēspas nav vispār. Vai jau neskaita asarīšas. Tāpēc,
Nekas. Sezona ir atklāta, teiksim tā. Smuki ašuki noķerti. Ūda stāv ielikta, varbūt vēl būs kāds pārsteigums. Kaut gan cerības mazas te. Prasās jau kaut kur bišķi dziļāk iet, bet tur nevar iet, tur ļoti, ļoti trausls ledus. Te tai līcītī bišķi. Vēl daudz maz, kaut kā 4 cm ir tas pamatledus caurspīdīgais, un tad putra vēl kā 3 cm. Tā kā tā. Un vakar es izmeklēju matilu, arī nekur nevarēju atrast. Nācās pirkt mākslīgo. Pēc, uz nākošo nedēļu es domāju, ka būs jau gan matilis būs, gan arī varēs iziet uz nopietnākām copas vietām, jo šitā jau nav nopietna vieta, te tā tīri sezonas atklāšanai, pa cik ūdens ir ciet, ar fīderiem, spinningiem vairs nekur nevar tikt. Tad vismaz kaut kādu copīti. Tā, lai visiem būtu sapraši, ka ledus ir pavisam trausls, vēl nav kur līst, kaut kur tādos līcīšos, kaut kur iekšā, kur tas ūdens mierīgs, tur varbūt tas ledus vēl tā bišķi daudz maz. Tā, ļoti šlaks ledus. Es arī esmu tāds bailīgs, tāpēc, tā ir kā ir. Nāks stabilāks ledus, tā jau iziesim kaut kur tur uz Lielupi, kaut kur tur. Tur jau mēs ķersim kaut kādas vimbiņas, kaut ko tādu varēs dabūt jau šitai jau ko te. Skatos, te tikai ašuks var izraut ārā, tā kā, Tā mērķa zivs jau man te ir, tā teikt, lībeka. Vai kāds asarītas puskilogramu kaut kur tā. Bet, te līdz 200 gramiem kaut kādu izrāvu divus. Bet, pēc tam kaut kā copīta apstājās. Līdz ar to, nezinu, kāds tas video sanāks. Redziet, ka nekā nav. Kaut kur tā copi apstājās. Laikam varbūt spiediens ceļās, vai vēl kaut kas, jo bija tās diezgan zems tas spiediens. Vismaz labi, ka te solītā -1 grādu vietā kaut kā 3 grādi, tad tā putra pa virsu piesala un bišķi tas ledus tāds drošāks palika. Bet, tā nekas labs nav. Tā kā, tā. Tāda te ir tā vietiņa. Tur tā kā Vircava tā bišķi tālāk. Tā kā, tas tiltiņš tāds. Un te tāds smuks līcis, tā kā nāk iekšā. Tāds tā kā pendiks tāds, nezinu. Un te pa to maliņu tas ledus daudz maz ir tāds. Bet tur jau bišķi aiz šitām te zālēm, tur jau viņš ir pavisam trausls. Un tur laikam uz tās pašas Vircavas, tur pat tādi plankumi tādi, nezinu. Jo te jau, te kur tagad kameras centrs apmēram, te jau ir bīstam, tur ir tā kā sviests. Līdz ar to, tagad ar šito maliņu te tā var noiet, te ir tāds smuks kaut kur uz 7 kopējais. Bet, tā ir kā ir. Un copīts kaut kur aptrūkās vispār. Es tagad tā kā leju pa visiem caurumiem pēc kārtas. Te bija seklāks bišķi sākumā. Makšķerīti tāda, cik viņi te komplekts tur maksāja. Komplektā tur tāds balansierīts, tāds niečom bija papildus nopirkt tādu balansierīti.
Arī kaut kāds nesaprotams firmas, vienkārši tā. Bet tādu, nu, izkrāsojums viņam tāds zilgans ar oranžu, te tā trīsžuburīts vēl tāds maziņš ar atstiņu, tā kā, nu, nezinu, nu, ļoti veiksmīgs izrādījās, nu, tas sākumā diezgan labi viņš te man te ķerstīja. Tagad nezinu, nu, vēl jau paķeršu līdz kādiem 2, 3 varbūt. Redzēs, kā aizies. Varbūt izdosies vēl kādu līdeku noķert. Tur tā trokšņotāji bija atnākuši, tur ķerstījās, graustījās, staigāja. Varbūt tas viņu bišķi biedē to līdeciņu. Bet ja tur maziņo līdeciņu tur galā noķēra, tad jau te līdekām jābūt. Nu, gaidīsim, nu. Nezinu, tikko gāja garām, nostrādāja man pūda. Nezinu, vai tas asarītis sabijās vienkārši. Pagaidīsim bišķi. Nolikšu šito nakšķerīt vietā. Un paskatīsimies, vai tīs vai netīs. Pagaidām netīs. Vai tīs vai netīs? Vai tas vienkārši tas asarīts tur? Likstās. Vai tam man kādu līdeciņu paķēra? Un pagaidām netīna. Uzreiz ķert un grābt nevar. Jāskatās. Asarīts. Asarīts vienkārši pats paķēra. Bet, nu, es jau sadomāju, ka bija jau. Bet nē, tas asarīts pats paķēra. Parāli vienkārši sabijās. Un parāli ūdu. Tā kā viltus trauksme. Ko? Var teikt tā, ka, nu, tā sezona ir atklāta. Tāda loma īsti nav tāda baigā. Bet, nu, kādas zivtiņas ir. Un kaut kāda pieredze jau arī tagad ir. Tā ir. Kas varbūt nākošās brīvdienās labāk paveiksies. Gan ar ledu, gan ar visu pārējo. Tā kā nu tā. Gaidam, varbūt tomēr kaut kāda copīta būs. Uz ūdu. Tas būtu pavisam skaists sākums. Tā kā nu tā. Nu tad tā. Copīts vispār vairs nekādas nav. Jau no rīta, cik tur tie ašuki nāca viens pēc otra, un pēc tam tā kā nazi nogrieza, viss apstājās pilnībā.
Veči arī te staigā meklējās tur pa bīstamiem lediem, tur brīdi es jau domāju, ka kādu brīdi viņi tur ielūzīs. Nu, neko, nu ko es varu teikt, nu, ziemas copīt atkal es izbaudīšu tomēr. Tūlīt paskatīsimies, ko mēs tur saķērām. Man jau kāds 3 zivtels atdevu kaķim. Viens rēķina esmai tur aprāvu dzīvajam. Nu un 3 apēdu kaķis, teiksim tā. Nu un kas man tur palika? Es jau, protams, ka viņus laidīšu vaļā. Es tur spannīti ūdenī viņus ieliku. Tā kā nu tā. Nav copīts, nav vairs viss tādā bezjēgā. Bet nu, izbaudīju to ledu. Nākošā nedēļā jau soli, ka tas saules bišķiņ pieturēsies. Un tā jau uzsals normālāks ledus, teiksim tā. Un tad jau varēs iet normāli upē ķert labās zivis. Un tā jau motīvs parādīsies, tad būs bišķi interesantāk. Tagad Jelgavā vismaz es te motīvu nekur neatradu. Tā kā tā. Nu, tā kā tā not. Un tad tā. Spannīti, kas mums te ir palicis no tiem visiem priekiem. Mēs mārā. Tādi smuki ašuki, nu. Šitie 2 jau tādi pavisam smuki. Bet laidīsim visus vaļā. Lai droši peld mājās. Visi dzīvi. Tā kā nu tā. Dzīvot tālāk, vēl lielāki. Tā kā nu tā. Un tad tā. Pirmā copīte, teiksim, tā ir notikusi. Teikuši tā, ka lai no kas, tad man patika copīti, sākās viņa ļoti labi, es jau cerēju, ka būs baigā ķeršana, bet pēc tam kaut kādā momentā šausmīgi viss tā uzreiz apstājās. Un tas sanāk kaut kādi 3,5 stundas galīgi tukšā. Bet tik un tā uz ledus ir pabūts, pāris smuki ašuki uzspēti noķert. Es te uzspēju no paša rīta. Tā kā tā, ledus vēl nav drošs, protams. Bet, tomēr izdevās atrast kaut kādu mazu līcīti, kur tas ledus ir daudz maz. Un varēja tomēr kaut ko paķert. Uz lielām upēm, teiksim tā, uz Lielupē. Visdrīzāk tikai nākošā nedēļā varēs uzkāpt. Jo es vakar tur izbraukāju visu, es nezinu, Ozolniekos biju, skatījos tur to ezeru. Nekas tur, visur izskatās ļoti, ļoti čābīgi, tāpēc, te braucot pie šosei ieraudzīju, ka veči sēž, tad nolēmu, ka šodien atnākšu. Te saka veči, ka, vakar esot bijis laba copība, bet, vienmēr visur ir bijis labāk nekā tad, kad mēs atnākam. Tā kā, tad gaidīsim nākošo nedēļu. Un tad jau es ceru, ka būs jau jauns video ar labu copi. Jā, un es te bišķiņ iestrēgu sniegā. Un paldies tam cilvēkam, kas palīdzēja man bišķi izlīst ārā no tām kupenām. Slidens pēc vēla. Jā, un tas cilvēks arī piedāvājās tur stāvvietu, viņam tur iztīrīt. Tā kā paldies, ka ir tādi cilvēki, kas arī iet situācijās. Visi mēs esam cilvēki.